Kurā gadījumā ir ar tādu zigzagu ceļu, autori šo man iebiltēc tikai 1,90 grādu pagrieziens. Lūdzu, skaitiet, vedam iekšā 1, 2, 3. Brojas kā tu gribi, var iznākt 3. Varbūt, kas neprot to skaitīt tālāk līdz vienam. Autori, iebildu šo neprofesionālu recenziju bija 1,90 grādu pagrieziens. Tad vēl te priekšā ir tāda tranšēja pierakta. Jo te līmenis kāp, tāda atbalsta sienī. Es tā jau domāju, nevar īsti saprast, kas tad tur ir to domāt. Tā būtu piegāda. Nē, piegāda tā nebūtu pilnīgi absurdi. To varēja nojaust, ka tā ir acīm redzot tā fiziskā iespēja iekļūt ēkā cilvēkiem, kas pārvietojas riteņkrēslos. Tad viņiem te jāiebrauc ar tādu tranšēju, un te viņi var šo te kopējo vienību krēsu likt, uznākt augšā. Ja? Labi, pēc tam. Un tālāk vēl šeit izvietojās sabiedriskās toaletes, kur pieejas, kuras tikpat labi var kalpot arī paši kultūras nama apmeklētājiem, bet te ir vēl viens otrs, ne gluži tik liels, bet vēl viens otrs toalets ar tādu ļoti dīvainu risinājumu. Tāds ar citi lietots visā tajā ēkā cauri, kad invalīdu toaleti, kur jāiebrauc ar ratiņkrēsliem, viņš var nokļūt tajā toaletē tikai tagad ar šiem durvīm. Viņš pagriežas, vēlreiz pagriežas, tad nobrauc ar ratiņkrēsliem garām visām publikas kabīnēm, un tad tur dziļumā ir šī te cilvēku kustību traucējumiem labierīcība. Projekta autori apgalvo, ka visā Eiropā, visā Amerikā tas ir atzīts un pieņems risinājums, un tas ir ļoti labs. Ja tā, tad lūdzu, es tad neiebilstu. Kā mēs esam ieraduši un redzējuši, tad parašiem cilvēkiem visā veida priekšrocības. Vienmēr ir šīs te uzreiz pamana, tā logotips, kur ir cilvēki, kas pārvietojas ratiņkrēslos, tur ir viņiem paredzētās labierīcības. Jebkurā starptautiskā lidostā jūs atradīsiet šādu risinājumu, un nevis viņiem jābrauc kaut kur caur, kaut kur citur, un jāzina tā, ka tur dziļumā arī es varēšu nokārtoties. Tagad galvenais stāvs nonākam iekšā, un šeit ir tāds, es par to nerunāšu, es manās varbūt nedaudz subjektīvi uztver, katrs atsevišķi savādāk uztver arhitektūru. Man likās diezgan tāds kompozīcijā ārkārtīgi neveikls, vai neteikt nemākulīgs risinājums, tā galvenā ieeja, tāds vārds motīvs, kurš tā kā vienā plaknē, tā kā kaut kā neveiklā, tādā pacēlēnā, tā vienā plaknē, kas tā pielītinās klāt. Tas neveidot, tādu profilēju motīvu, katrs zinām monumentalitātes izteiksmi, protams, viņš jābūt katrā tādā kultūras iestādē. Tad uz kurien šī tā lieta ved? Tur uz stūri ir ieeja, un tad mēs varam iet cauri visākam, un viņam precīzi pa vidus asi, labo pusi garām var nojaust, ka tur ir kāpnes, kur var nokāpt lejā uz estrādes līmeni, tātad skatītā no turienes arī kaut kur var noiet, iziet pa cauri, nokāpt pa kāpnēm un pildīt no tās pašas puses, kur ir estrāde, šo te skatītāju vietas. Otrs līmenis ir zemāks, kā jau teicu, kur uzreiz nokļūt. Šeit ir informācijas centrs noveidots, par to var diskutēt, tas pareizi vai nepareizi kases, galvenā ieeja, lai ziemā virsdrēbes, lai novietot, tad te jākāp lejā, jākāp augšā. Tā gardrauga arī tāda, tad nokāpt, tad viņi tā kā aiz stūru, ir jau teiks, ka būšot stikla siena, tad tu jau kādam savu redzi, to gardrauga no virs, ka tur apakšā ir tos virsdrēbu pakaramos, ne viss jau ir nojaust, ka tur viņš atver, tas nebūtu būtiskākais. Nonākam šajā lielajā priekštāpā, tad kas ir dīvainākais notiek, kur cilvēki, lai nokļūtu šajā skatītāju zālē, tad viņi iet no šīs puses, vai nāk no šīs puses, pa tādu gaitenību, tad ir vēl viena tāds starphala, ko autori tagad paskaidroja, ka esot nepieciešams skaņu izolācijas slūža. Tas bija paskaidrojums. Tad es zinu, kāpēc viņām nepieciešams šajā pusē. Te viņi vienkārši ir sašaurinājums, un skatītāji var pildīt zāli, tātad no tās pašas puses, kur atrodās šī skatuve. Zālē ir balkons, uz viņu vienīgā iespēja nokļūt ir, izejot cauri zāli. Tāda risinājuma kaut kāda. Es
es nezinu, pasaules praksē, autors savu kompetenci apliecina, ka viņi ir veselu objektu sarakstu uzskaitījuši, ko viņi tā pazīst, un ka tā visu līdz esot. Es šito redzu pirmo reizi. Tur, protams, ir arī viens evakuācijas kārtnes, lai no tā balkona tomēr tikt ārā nepieciešamības gadījumā. Tik tā, tātad šis te jau zāles funkcionējums. Nu, tā ir elementāra plānošanas loģika, ka no vienas puses piedāvās skatu un no otras puses nāk skatītājus. Nu, autori apgalvo, ka tādos lauku kultūras namos vecāk ejot kopā ar bērniem, tad uzsver bērnus uz skatuves no vienas puses ejot. Tad jautājums, kāpēc ir jātiekšana ir Labi, turpinam. Un tālāk pati zāle, un tā bija ārkārtīgi pārsteidzoša. Ideāli plataniem griestiem, relatīvi zēnu pret savu, patiesi to gabarītu. Es redzēju arī tehnisko projektu, tur ir diezgan liela augstuma pārsvaruma koknis visu uzlikts, bet tas to augstumu nemainā. Ir šis balkons, un tas balkons ir acīm redzams, ka no pirmās rindas, ko redz, no pārējām neredz. Mums ir nolasījuši ar autoriem lekciju, kā redzamību pārbauda. Varbūt pateikšu, ka katrai nākamai rindai jāredz pāri iepriekšējās rindas galvām, citādi viņš redz tikai priekšā sēdētāju pakausi. Un tas ir 15 centimetri, viņš metri 15 augstums, tas ir pieņems cilvēku augstums, tad, kad viņš tā ir tāda elementāra loģika. Un, ja ir tāds pats cēlums zālē, tad tikpat lēzens balkonā, tur nav ko diskutēt. Autorā galvā savos, teiksim, šajās tas recenzijas atspēkojumos, ka no visām vietām redz punkts. Nu, autors saka, redz, ka mēs uzveicināsim tikai pēdējā rindā balkonu. Tik tā par šo te stāvu, un te mums te priekšā ir tā liela telpa, tik tā tas risinājums ir samērā interesants, bet mums ieejam diviem stāviem caurījoši telpu, autoris tāpēc sauc par ātrī, tā ir parasti publiski lieltāka. Par to uzkāpjot augšā, nonāk beidzot izstāžu žāli. Tad tur ir visāds mēģinājumi, pūciņu telpas, laulību telpas, cik var saprast, jaunākā telpas un tā tālāk. Tas ir tās, kuras, visas ir telpas, kuras izmanto ievērojami biežāk nekā pašu skatītāju zāli. Tā ir elementāra ēkas funkcionēšanas tehnoloģija. Ka tās parasti neizvieto no ēkas ieejas viss attālinātākā vietā. Un autori pasaka, ka arhitektūra būšot tik interesanti, ka būšot arhitektūra emocionāls pārdzīvojums, kas raisīs radošas emocijas, tad, kad viss tas notiks, tas, kas šajā vietā ir paredzēts. Es nerunāšu, ka tur daudz ir izgaismojuma problēmas un līdzīgas lietas. Gribēju gan piebilst arī akustiski. Šāda parametru zāle ar flapeniem griestiem, tur vairs nav vietas, lai pieklātu akustiskos atskarojumos vairogus. Un tur ir garantija, ka akustika tur būs vismaz apšaubām. Un arī pati skatu ir ārkārtīgi dziļa, ja mēs plānā skatāmies uz skatu, tas ir tikpat kā šajā plānā, es redzinu. Viņš jau tā ir teātris skatu. Skatu ir ne tikai nedaudz mazāk par žāles platību. Tas nozīmē, ka šāda telpa varētu izmantot arī teātri uzvedumiem. Latvieši kopš 19. gadsimta ļoti mīlējuši spēlēt teātri. Šeit tas, protams, ir absolūti izslēgts. Tāpēc, kad griestu augstums skatuvei ir ideāli tikpat cik zālei, ne pa centimetru augstāks, pat skolās ir skatuvei augstāk griestu, lai būtu iespējams kaut kādiem minimāli improvizētiem šņordējiem. Tā kaut tā dekorācija var arī piekārt, ne tikai iebīdīt kaut ko likteru būt augšā. Un ja ir tāds dziļums, tad, protams, ir vajadzīgi arī viens sāni tālāk. Ja tā to projektē. Ja tā ir tikai skatītāja zāle restrāde, tur ir citi parametri, tur nav nepieciešams sakāt tik dziļi. Un tas ļoti pārsteidzīgs, šis risinājums kā tāds. Varbūt zāle restrāde, tad jau ir šausmīgi dziļi skatījuši. Var teikt, protams, ka tā ir universāli izmantojama, ka tur krāsa nebūs, ka tur nebūs arī paaugstāt grību, bet to grību, ka mēs gribam tomēr iedziļināt, tad tur atkal ir vajadzīgs telpas, tehniski, lai to varētu iedziļināt. Un otrajā stāvā vēl ir daži tāds, te tās pašas un īgākās divas telpas,
kurš uzreiz tā pievērš uzmanību, izējot cauri izstāžu. Nu, izstādē katrs iegriežās diezgan bieži. Nē, te ir jāuz